Novērtējot mediķu darbu, profesionalitāti un koleģiālo attieksmi, jau 3. gadu Madonā tiek pasniegta gada balva medicīnā. Tie ir svētki, kas apliecina Madonas slimnīcas darbinieku prasmi strādāt komandā, vienotā mērķī palīdzēt pacientam. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz labākos noteica kolēģu balsojums 8 nominācijās. Tituls gada kolēģis ar vienādu balsu skaitu tika piešķirts ķirurgam Igoram Aleksandrovam un pacientu reģistratorei Klintai Tropai. Esmu salīdzinoši jauns kolēģis un ir prieks būt novērtētai, bet vēl lielāks prieks ir par to, cik tiešām viegli šeit bija iejusties un cik lielisks kolektīvs man ir. Pati esmu pacients, es pati esmu Madonas novada iedzīvotājs un esmu neizsakāmi pateicīga un priecīga par to, ka šeit mums ir šī slimnīca, ka ir pieejami šie gan ambulatorie, gan stacionārie pakalpojumi, sākot no dzemdībām, beidzot ar traumām un uzņemšanas nodaļu, kur tev vienmēr palīdzēs, un tas ir neizsakāmi brīnišķīgi. Un viena no jomām, ar ko madonieši noteikti var lepoties, ir rehabilitācijas nodaļa, un to apliecina arī fizioterapeitei Zanai Preisei piešķirtais apbalvojums. Šajā gadā pilnīgi noteikti nodaļās parādījos aizvien vairāk. Bija iespēja cilvēkus, kas studē fizioterapiju, vest arī uz šīm nodaļām un rādīt to ikdienas darbu. Tāpatās arī studentus no Daugavpils universitātes, kurus pasniedzu fizioterapiju iekšķīgās slimībās. Viņiem bija iespēja kārtējo reizi tikt pie pacientiem, kas ir īstenībā viņiem tā pirmā pieredze. Un pateicoties terapijas nodaļai un traumatoloģijas nodaļai, tas bija iespējams. Nav noslēpums, ka pēdējos gados fizioterapija kļūst arvien pieprasītāka, tās lomu akcentē arī Zane. Filozofi ir teikuši, nevienas zāles nevar aizstāt kustību, un toties kustību var aizstāt jebkuras zāles. Mēs pilnīgi noteikti esam, tā teikt, liela daļa no tā atvesaļošanās procesa, bet arī ārstiem tur ir sava nozīme, arī māsiņām tur ir sava nozīme, arī sanitāriem ir sava nozīme. Un tiesa, slimnīcas kolektīvā ikvienam ir nozīmīga vieta, bez kā kopējais mehānisms nespētu funkcionēt. Tādēļ jo īpašs prieks par grandioziem aplausiem un ziedu klēpi, kas tika veltīti titula Gada māsas palīgs sanitārs apkopējs nominantiem. Es ļoti ilgi jau strādāju, man 30 gadi stāsts jau ir. Sāku es kā māsu saimniece, vecajā nodaļā vēl. Tagad es esmu māsu palīgs. Darbs man patīk. Tas ir tomēr tāds stabils darbs arī. Tu esi cilvēkos visu laiku, tu esi vajadzīgs. Savukārt goda tituls Gada ārsts šogad dzemdību nodaļas vadītāja Anitai Prušakevičai. Šodien bija smaga diena. Nebija īsta laika pat sagatavoties atnākt uz svētkiem. Bet es eju principā ar prieku uz darbu, jo man ir ļoti jauki kolēģi, ir ļoti daudz pozitīvu emociju un man prieks tiešām par katru bērniņu piedzimušo. Kaut gan man ir darbs arī poliklinikā, protams, kas man arī ļoti patīk. Un lai arī svētku reizē neklājas runāt par problēmām, sarunā ar RTV daktare atklāja dzemdību nodaļas lielāko bažu – nodaļas slēgšanu, jo uz doto brīdi noteiktā prasība 500 dzemdības gadā nav reāli izpildāma. Pērn Madonā dzimuši 257 bērni, un līdzīga situācija ir teju visā valstī. Lielākai tiesai ir mazāk par tām 500 dzemdībām. Ja? Tā kā slēgt viņas ciet, es domāju, tas vispār nav reāli. Tad, kur tās sievietes, lai paliek visas mašīnā dzemdēs? Kā viņas visas var aizbraukt uz Rīgu vai teiksim, uz Valmieru vai uz Daugavpili? Ja? Un pārējās visas slimnīcas, viņām nav to 500 dzemdību. Tā ir ļoti liela sāpe. Un arī jauno speciālistu trūkums. Visi pārsvarā paliek Rīgā. Dzemdību nodaļas nav tās mīļākās, ja? jo tur ir jābūt ļoti lielam tādam entuziastam, patriotam dzemdību nodaļā, ja, lai strādātu. Ja? Un nav reprezentabli strādāt nodaļās vairāk, ja vairāk visi privātajās struktūrās. Situāciju par kadru trūkumu un brīžiem neizprotamiem lēmumiem pauž arī slimnīcas vadība. Tāpat kā visām citām slimnīcām, šis gads bija reāli izdzīvošanas gads. Un tiešām es to varu atkārtot atkal, katru gadu, nekas nav mainījies. Mēs tiešām ļoti vēlētos, lai visa valsts politika būtu ilgtermiņā prognozējama, lai mēs zinātu spēles noteikumus, lai būtu finansējums pietiekošs, jo gala rezultātā cieš jau tas pacients, kurš nevar saņemt šos pakalpojumus, kas viņam nepieciešams. Un, protams, vēl viens aktuālākais, man liekas, ka tas pats svarīgākais – cilvēku resursu piesaiste reģionos. Un, lai arī aizvadītais gads nav bijis viegls, nākotnē madonieši raugās ar optimismu. Tiešām piesaistot Eiropas fondu finansējumu, paplašinam uzņemšanas nodaļu, modernizēsim ambulatoro nodaļu, lai
tiešām mūsu slimnīca kļūtu par modernu ārstniecības iestādi, kurā noritētu mūsdienīga ārstēšana un kurā labi justos mūsu pacients un darbinieki un tie paši jaunie speciālisti, lai ar prieku nāktu strādāt uz mūsu slimnīcu. Vēl tikai jāpiebilst, ka līdztekus individuālajām nominācijām ceļojošo šķīvi kā 2024. gada struktūrvienība saņēma ķirurģijas nodaļa ar ginekoloģijas profilu. Ar prieku, ka ikdienā tik atbildīgā darba veicēji tiek novērtēti un rod mirkli atpūtai, Sandra Zariņa, Andris Milnis, Red TV.